it kā iedzīvotāju skaits samazinās, bet savukārt novecošanas dēļ tas mūsu klients nesamazinās. Otra lieta ir tas, ko mēs saucam par miopijas pandēmiju. Visi tie mazie ekrāniņi sasprindzina redzi, un redze bojājas daudz vairāk un straujāk nekā iepriekš. Ja agrāk mēs runājām, ka varbūt kādiem 10–15% bērnu vajag brilles, tad tagad tas jau ir pār 20%, un mēs redzam, Āzijas valstīs tas ir gandrīz vai 50%. Jā, tāpēc tas dzīvesveids arī, diemžēl, mums ir par labu. Mēs par to nepriecājamies. Mums ir virkne programmu, kas, piemēram, bērnu gadījumā samazina miopijas progresiju, tā saucamo, kas ir būtiska problēma daudziem, bet no biznesa viedokļa, ir liels pieprasījums. Jā, bet laikam tā arī ir Latvijā. Mums ir laikam novecoši, vecāki cilvēki vairāk nekā aktīvie sabiedrības cilvēki. Tieši tā, un ja teiksim, brilles vajag pēc 40 gadiem, tad dzirdes aparāts vajag pēc 60 gadiem. Ja? Un tagad cilvēki dzīvo arvien ilgāk, tad faktiski arī tas segments strādās. Kāda ir tā matemātika tām telpām un vietai? Jo, piemēram, es eju garām vienam no taviem veikaliem. Ja es nekļūdos, viens ir uz Brīvības un Lāčplēša stūri. Brīvības Lāčplēša stūra. Es domāju, ir mūsu konkurents Filmans. Tas nav tavējs. Nav manējs. Labi, bet piemēram, tev ir lokācija. Kāda ir matemātika lokācijai? Kāda viņi ir? Labi, tavējs ir uz Barona, tur, kur Baronas liedas, vai ne? Un tur ir tas sushi kādreiz bija, vai ir, tur. Kāda ir matemātika tai vietai? Restīvi, jo es nekad tur neredzu daudz cilvēku. Es esmu garām gājis, tur nav parasti daudz cilvēku, daudz klientu. Cik ir matemātika? Kad viņš break even tājas, vai kā tur tā matemātika strādā? Bet tas ir labs veikals, tas konkrētais Visionēts veikals. Un tur blakus mums pat ir otrs veikals, Optio. Blakus? Mums ir 2 door-to-door, kā saka. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tik izdevīgi. Un tie ir dažādi segmenti. Līdz ar to viņi tur labi sadzīvo. Un mums, piemēram, ļoti daudzos lielveikalos arī ir vairāk veikali. Piemēram, Alfā mums ir Vision Express un Visionet. 2 veikali vienā lielveikalā? Jā. Vos pastāst, tas liekas neloģiski. Bet tur kopā vispār ir 5 veikali optikas, ja? Tas vispār rāk. Ja mēs skatāmies kaut kādu Barcelonu, tad tur vispār, tas ir galvenais veikala tips uz turistu vietās tur visu laiku brilles. Tikai turisti, vienkārši cilvēki mūsdienās, viņi ir gatavi uz to tērēt. Tas ir ne tikai redzes korekcija, bet arī aksesuārs. Un plus arī tā redze mainās. Ja? Viena lieta, ka tā brilla nolietojās. Bet otra lieta, teiksim, tur daudziem cilvēkiem, piemēram, 45–50 gadu vecumā, viņam katru gadu ir jauna preskripcija. Ja? Okay. Bet kas ir tas matemātika tam biznesam? Cik tev ir tas break even? Kā tu par to domā? Kā tu skaties to? Tev vajag cilvēku plūsmu. Okay, un mūsu biznesā ir tā, ka, protams, jaunais trends parādījās tie superlielveikali. Tātad visi tie tirdzniecības centri, kas tev nodrošina nenormālu cilvēku plūsmu, un attiecīgi varētu likties, ka viss veikals būtu jāatver tikai tirdzniecības centros. Bet tas tā gluži nestrādā, tāpēc, ka pirmkārt tirdzniecības centru īres maksa, nomas maksa ir ļoti augsta. Lielāk nekā ko. Jā, un tad tu tā kā vairāk nopelni, bet arī vairāk atdod, ja? Un tad tā kā strādā uz landlordu. Un tāpēc tādi ielas veikali tādās top lokācijās arī ļoti svarīgi. Un to mēs redzējām arī Covidā. Ja? Tur bija kaut kāds periods, kad, piemēram, lielveikals aizslēdza, bet ielas veikaliem ļāva dzīvot. Un mēs to Covidu pārdzīvojam relatīvi veiksmīgi. Ja mums būtu tikai lielveikali vai tikai iela, es domāju, būtu problēma. Un ja mēs skatāmies, teiksim, mūsu konkurences, tad arī mums bija tādi konkurenti, kur bija tikai uz ielas. Tad viņi redzēja, kad mēs viņiem ejam garām 7 jūdžu zābakiem, un viņi arī sāk vērties vaļā tirdzniecības centros. Ja? Tā kā visdrīzāk tā ir tāda balansēšana, bet mums vajag tādam Vision Expressam vajag ļoti lielu plūsmu. Kāpēc? Liela plūsma, lai vajag apjomu, lai uzvarētu apjomu? Tāpēc, jo mums, teiksim, varētu reiķināt, ka katrs tur 100 ir mūsu pircējs, ja? Kas iet garām, ja? Kas iet garām, ja? Un tad
Un tad, protams, mums ir relatīvi liela brutto peļņas marža, bet dēļ tā, ka to darījumu skaits ir neliels, salīdzinot varbūt ar tādu apģērbu veikalu, tad, lai uzturētu profesionāļus, redzes pārbaudi, iekārtas, samaksāt īri, tad mums vajag to cilvēku plūsmu. Cik ir liela brutto peļņa? Vai cik ir tā maržas, jūs liekat? Viņi ir virs 60%, jā. Baigais neatnāc pie Nika, viņš te visu kaut ko grib izsūkt, visu kaut kādu informāciju. Okay. Man liekas ļoti interesanti tas, ja es pareizi sapratu, tu sāki Vision šo biznesu, OC Vision, ja? Un tad tu vēl biji paralēli kaut ko vēl darīji, bankās, vairākās. Jā, tāpēc, kas tas tāds ir? Man ir ļoti svarīgi saprast kontekstu, kā ekonomika darbojas. Te es pastrādāju bankās, es pastrādāju arī retailā, es piesaistīju naudu, es vērts vaļā filiāli Berlīnē, Stokholmā, Malmē, Hamburgā, lai piesaistītu depozīts. Ko tiks nedarīt? Es braucu uz Japānu pakaļ naudai. Ja. Kāpēc? Kā tev tajā OC Vision ir vēl partneri? Jā, mēs dibinājām 13 dibinātāji. Es būtu ļoti neapmierināts ar tevi, ja es būtu tavs partneris. Es tavs partneris tur jā, bet es jau tur arī nestrādāju. Es biju vienkārši akcionārs, biju maksājis naudu un saņēmu dividendus. Tā tas kapitālisms strādā. Bet savukārt 2016. gadā tad mēs uztaisījām management buyoutu un arī viens, menedžeris iepirkās un tagad mēs esam 4. Un tagad gan es nāku uz darbu katru dienu. Ir vēl kāds tāds, kas arī vairs tur nedarbojas aktīvi, bet ir vienkārši akcionārs. Nē, nav tādā. Visi tad aktīvi padarbojas. Jā, mēs veicām šo izpirkumu, un tad jau tas viss safokusējās un sakoncentrējās. Un tur jau arī, arī, ja tev tur pieder kaut kādi 6%, tad tur krēkli neplēsīs. Ja.